Laimlot apakaļ mūsu vlogā divi futbolisti Kristaps. Es esmu Knuts un šodien mēs esam ieradušies Ogre United spēlē pret Olaini nākotnes līgā. Un skatīsimies spēli un stāstīsim, kas notiek uz laukumu un pēc tam puslaikā parunāsim par bīstamākajiem momentiem un par spēli kopumā. 5. minūte Ogre United trāpa pirmos vārtus no stūra un trāpa ar galviņu. Vecāganam pirmie vārdi sezonā. Apsveicam Vecāganu un Vecāganam par golu. Rezultāti turpinājumā un cerams Ogre izdosies pārliecinoši uzvaru. Tā tik turpināt Ogre. Aiziet, Saroj. 9. minūte 2-0 Ogre United labā. Jamons trāpa otros vārtus. Šitādā galā būs 10-0 Ogres labā. Jā, tiešām ļoti progresīvi Ogre uzsāka visus uzbrukumus, daudz uzbruku un pelnīt arī gūst jau otros spēles vārdus. Tā kā cerams būs vēl vairāk. Jā, skatāmies un sekojam līdzi. 18. minūte Ogre United labā 3-0 ilgās trāpa. Paldies tev. Šis ir ļoti labs mačs, priekš Ogre United. Jā, tiešām bija malējā aizsarga rupja kļūda un malējais uzbrucējs pa maliņu aizgāja ieda uz vidu. Malējā māsaka bija jāsit ārā. Jā, un principā ideāls gols zem vārtu pārlikiņa. Tā kā cerams tiešām aizarjoši. Būs izstāsti interesanti, jā. Tagad bet gan jau, kad īsti nekas nesanāks. Jā, īsti nekas nesanāca, bet turpinām pastīties. Jā, gribētu piebilst, ka Ogre tiešām laba bumbas kontrole. Viņi principā dominē šo maču un kontrolē visu spēli. Un Olainai tiešām nav viegls mačs. Skatāmies bīstams moments, bet vārdsargs notver bumbu. Gols diemžēl nebija, bet gan jau būs vēlāk vēl. 23. minūtē Kristofers Jamons gulis vēl viens gols. Ārpus kastes ļoti smuki devenē. Es ļoti atmienāšu šo maču, bet šķiet, ka paši spēlētāji arī ir. Jā, jāpiebilst tiešām, ka viņš guva jau otro golu šajā spēlē un turpina krāt rezultātus punktus turpmākajās spēlēs šajā sezonā. Ogre United kārtējais uzbrukums. Olaini šoreiz atvēja, bet vēl ir bīstama situācija priekš Ogre United. Cerams, mēs redzēsim vēl vienu golu, bet man jau saka palikt žēl Olaini. Šis tiešām nebija veiksmīgs sitiens Ogres spēlētājiem. Jamons? Nē, tas bija Jamons, jā? Nē, tas bija Ukraiņu pusargs. Jā. Bet jā, tiešām diezgan tāds intriģējošs mačs, bet tomēr nav intriģējošs pārsnoši Ogres vadība. Bet pēc šiem goliem Ogre arī sāk nosēsties un Olainai kaut kas sāk vismaz veidoties, kaut kāda darbība. Pirmais stūris priekš Olainas. Cerbūt arī viens no pirmajiem uzbrukumiem šajā puslaikā. Tā kā varbūt viņam kaut kas sanāks, varbūt nē. Skatāmies. Viņiem vēl ir iespēja, viņš pārtvers bumbu. Tad viņiem vēl ir iespēja. Un Olainai pirmais sitiens var sanākt. Viņiem bija sitiens, bet ļoti šoks vairāk kā piespēle. 5-0 Ogre United labā. Kriškājs savus pirmos golus. Ogrēm pirmo golu nākotnes līgā. Tiešām ideāls Ogres sniegums jau 5-0 pirmajā puslaikā. Tiešām nezinu, ko vēl sagaidīt no mača. Izstāst, ka mēs sagaidīt vēl 5 golus otrā puslaikā. Cerēsim uz to. Un tā arī gandrīz notiek. Vēl viens gols. Nē, ir gols, 6. gols. Gols 6-0. Nē, šitais ir iespaidīgi, ko lai saka. Trāpīja Ukrainis? Ja nemaldos, jā, Ukrainis trāpīja gārdus, bet jāskatās. Un tikko Olaini guva pirmos vārdus mačā un jau ir 6-1 rezultāts. Un mēs esam satikuši kālākos Ogre United fanus. Un mēs uzdosim pāris jautājumus. Kādas ir tavas domas par maču līdz šim? Rezultāts 6-1 pēc 50 minūtēm. Es domāju, ka bija no sākuma ļoti labi, jo mēs guvām pretuzbrukumus un guvām labus gols. Un kā tev liekas, vai Ogre ir spējīgi iesist vēl vairāk par tiem 6 goliem? Jā, jo viņiem baigi labs uzbrukums, aizsardzība un vidus. Kurš tavs mīļākais Ogre United spēlētājs? Straikers. Labi, paldies. Tagad mums būs cits Ogre United fans. Tā 6-1. Kāds būs rezultāts tālāk? Man liekas, ka varētu būt 7-2, tāpēc, ka Olaini šobrīd ļoti aktīvi uzbruk. Varētu būt vēl sitieni pa vārtiem, varbūt kāds gols arī būs. Un kā šeit? Tas par apmierinu Ogres sniegums vai, protams, varbūt labāk?
Mani apmierina. Mēs pirmajā taimā ļoti daudz uzbrukām. Bija ļoti labi, bet tagad tās biku ir jāpieliek. Ok, un kas tas mīļākais spēlētājs šajā laukumā? Man ļoti patīk 20. numurs Ogrē Vārtsargs. Ok, paldies. Tas arī būs viss. Paldies. Tagad ir pendela Ogrināta laba. Cerams, kad īstenos Sprukulis Izstāstiešām sitīs. bīstami un skatāmies, vai būs vārti. Manuprāt, būs vārti. Ceram, varam cerēt uz to, protams. Labs ieskaja. 89. minūtē Ogrināta 8-1 labā. Ļoti smuki vārti, nu labi, tapījums praktiski, bet Ogrināts uzvarēs. Principā tiešām 8. golu iest jau 90. minūtē. Un tiešām ideāls mačs, un mačs ir beidzies, un 8-1 ideāls. Paldies, tas arī būs viss. Tiekamies citā video. Paldies, tiekamies citā video. Liels paldies faniem šodien. Tiešām kupls skaits bija sanācis, un bez jums mums ir grūti, un jūs mūs grūžat uz priekšu. Tā kā milzīgs paldies, un gaidām jūs arī nākamajās spēlēs. Jauni spēlētāji, jauni komandas biedri, tev patīkām komandas biedri kā cilvēki vai kāds ir? Jā, tiešām mums ir daudz jaunu spēlētāju, un visa komanda ir reāli, visi spēlētāji normāli, visi sakarīgi. Mēs esam ļoti draudzīgs kolektīvs, un, protams, vēl jauna enerģija, jauns vēsums ir iekšā, bet ar katru spēli mēs kļūstam vien labāk, un jā, tā kā viss būs. 2 goli tev ir pašam patika vai būt labāk? Es nezinu, man tie goli nav tik svarīgi. Man reāli galvenais ir uzvar. Paldies komandas biedram, ka atrada man. Pirmajā golā Krišs fantastisks piesēli iedeva, otrajā tur Timofijs man uzlika golu, un es tur tikai pieliku kāju. Tā kā jā, tie goli, ok. Tur jebkurš varēja iesist, es vienkārši biju tajā situācijā un viss. Kurā vietā jūs šogad būsiet kā komanda virslīgā mūsu visiem? Mērķi ir paši augstākie. Es te negribu, likt pressure uz mums, bet lai tas mērķis paliek pie mums, bet, protams, kā vienmēr, Ogrināta tikai uz visaugstākajiem mērķiem mērķē. Paldies. Paldies.